Redziet, jau pats jautājums, vai Dievs mūs ir pametis, norāda uz to, ka mūsu sabiedrībā kaut kas ir krasi mainījies. Tas nozīmē, ka pasaulē ir krīze, un šī krīze ir tik milzīga, ka pat rūdītie kristieši, kā arī citi dievbijīgi cilvēki tagad sāk šaubīties par Dievu. Un tādēļ ar atbildēm, ko šodien šeit sniedzu es, galvenokārt es pievēršos tiem, kas nopietni tic un uzticas Dievam. Tomēr pirmās atbildes, ko sniegšu par šo tēmu, ir domātas visiem cilvēkiem, īpaši tiem, kuri par Dievu domā maz vai varbūt nedomā nemaz, kuri vispār nevēlas neko zināt, jo jau vairākus gadus arī viņi arvien biežāk un biežāk lieto Dieva vārdu, īpaši no 2001. gada 11. septembra, slavenā 11. septembra. Ziniet, kad Billija Grahama meitai televīzijā jautāja par teroristu uzbrukumiem Pasaules tirdzniecības centram Ņujorkā, viņai jautāja, kā Dievs varēja pieļaut, ka kaut kas tāds notiek. Anne Grahama sniedza šādu atbildi. Es viņu citēšu, viņa teica, es esmu pārliecināta, ka Dievs ir tikpat sarūktināts par šiem notikumiem, kā mēs, taču gadiem ilgi mēs esam viņam teikuši, lai viņš dodas prom no mūsu skolām, valdībām un mūsu dzīvēm. Un tā kā Dievs ir džentelmenis, es ticu, ka viņš ir klusu atkāpies. Kā mēs varam gaidīt, ka Dievs mūs svētīs un aizsargās, ja mēs lūdzam viņu atstāt mūs mierā? Annes citāta beigas. Un papildus šim apgalvojumam, kas skaidri parāda, kur ir mūsu sabiedrības sāpīgā slimība, ir izskanējuši arī citi ievērības cienīgi konstatējumi, kurus arī es vēlos izteikt pirms saviem komentāriem par jautājumu, vai Dievs mūs ir pametis. Redziet, Dieva izstumšana no visām mūsu skolām un valsts sistēmām ir acīm redzami pieņēmusies spēkā, jo kopš tā laika, kad tādi cilvēki kā, piemēram, Madalīna Mureja, Oheira, uzstāja, ka viņa vairs nevēloties, lai skolās būtu lūkšanas. Un mēs tam vienkārši piekritām. Starp citu, Madalīna Mureja drīz pēc tam tika noslapkavota. Un tad kāds ierosināja, ka Bībele vairs nebūtu jālasa skolās. Bībele, kurā ir teikts, tev nebūs nogalināt, tev nebūs zakt, un tev būs mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu. Un mēs piekritām. Tad kāds doktors Benjamins Spoks teica, ka mums vajadzētu atturēties no miesas sodiem, ja mūsu bērni mūs nepaklausa, jo tas varētu negatīvi ietekmēt viņu mazās personības un sabojāt viņu pašcieņu. Mēs nodomājām, ka ekspertam noteikti ir jāzina, par ko viņš runā, un teicām, lai tas tā ir. Taču doktora Spoka dēls drīz pēc tam izdarīja pašnāvību. Mēs bijām mierā arī ar to, ka minētais pasludinājums būtu jāattiecina ne tikai uz skolām, bet arī uz vecākiem. Citiem vārdiem sakot, ne skolotājiem, ne vecākiem nevajadzētu nekādā veidā pieskarties nepaklausīgiem bērniem. Un tad kāds teica, ļausim mūsu meitām veikt abortus, pat bez vecāku ziņas. Un mēs teicām, labi. Tad daži gudri skolu valdes locekļi atkal vienojās. Kādā brīdī mūsu zēni to vienalga darīs. Tāpēc iedosim viņiem prezervatīvus, ja viņi to gribēs, un vecāki pirms tam par to nav jāinformē. Tad viņi var izlaisties pēc patikas un papriecāties. Un ko darījām mēs? Mēs atkal piekritām. Un tad dažas no mūsu augstākajām ievēlētajām amatpersonām teica, nav svarīgi, kāda privātā dzīve mums kā politiķiem ir. Galvenais, lai mēs labi darītu savu darbu. Un mēs teicām, labi jau, ko tad vairs? Un domājām, ka nav nozīmes, ko kāds to starp prezidents dara savā brīvajā laikā, ja viņš vien pienācīgi dara savu darbu un ekonomika strādā. Redziet? Un tad kāds atkal izdomāja drukāt žurnālus ar kailu sieviešu attēliem un nosaukt to par dabisku apbrīnu par sievietes ķermeņa skaistumu. Un mēs teicām, lai tad tā notiek.
Tad kāds šo dabisko apbrīnu aizveda nedaudz tālāk un publicēja internetā kailus sieviešu un bērnu attēlus, lai šodien ik viens tos varētu aplūkot. Un mūs pamācīja, ka tā esot vārda brīvība, un mēs atkal piekritām. Tad kāds izklaides biznesa pārstāvis ierosināja, sāksim rādīt televīzijas šovus un filmas, kurās ir vārdarbība, homoseksuālisms un seksuālā brīvība, un ierakstīsim mūziku, kas veicina izvarošanu, narkotikas, pašnāvību, sātanismu. Un mēs ticējām, ka tā ir tikai izklaide, nevis nopietna, slikta ietekme, jo galu galā tas netiks uztverts nopietni, un mēs visam tam piekritām. Nu, lai jau! Un tagad mēs sev jautājam, kāpēc mūsu bērniem pēkšņi vairs nav sirdsapziņas, kāpēc viņi vairs nespēja atšķirt labo no ļaunā, un kāpēc viņiem nekas netraucē nogalināt savus klases biedrus, pat skolotājus, vecākus, vai darīt pāri pašiem sev. Varbūt mēs tomēr varam izskaidrot šos faktus paši sev, ja pietiekami nopietni un ilgi par to padomājam. Varbūt tam ir ļoti liels sakars ar to, ko mēs pļaujam, to arī sējam. Vai saprotat? Tagad mēs soli pa solim iedziļināsimies tēmā, kas sasniegs tādu dziļumu, par kuru, kā mēs zinām, jums var rasties problēmas. Bet mums tas ir jādara, jo tas ir ļoti cieši saistīts ar šo jautājumu. Jebkurā gadījumā, ja kāds mūsdienās jautā, kāpēc Dievs to pieļauj, es vispirms atbildētu, kāpēc mēs to visu pieļaujam. Ja tā, tad labākajā gadījumā mēs esam atteikušies no Dieva, nevis Dievs no mums. Un tagad es runāju ne tikai visiem kristiešiem, bet arī citiem dievbijīgiem cilvēkiem. Es jūs lūdzu, lai jums būtu plaša sirds šim platumam, ko es tagad te atklāju, lai ne tikai mēs, kristieši, bet visi cilvēki, kurus skar tas pats, varētu kaut ko no tā paņemt. Neskatoties uz faktu, ka arī mēs visi esam pārāk bez pretestības piekrituši šai lejup valkošajai attīstībai, vēl svarīgāka un augstāka problēma liek mums uzdot jautājumu, vai Dievs mūs ir pametis. Mēs to lūdzam viena vienīga iemesla dēļ, jo jau vairāk nekā 2000 gadus mums tiek mācīts, ka bezdievīgajam un ļaunajam cilvēkam ir jāatklājas šajā pasaulē, bet mēs, dievbijīgie cilvēki, saņemsim palīdzību no augšas, kad pienāks laiks. Un šī palīdzība no augšas ir apsolīta ne tikai mums, kristiešiem, bet būtībā visiem ticīgajiem, no visām reliģijām, pat no filozofiskām un ezotēriskām ideoloģijām. Bet mums, kristiešiem, tas ir Jēzus, kurš atgriezīsies, kuram ir paredzēts atgriezties no debesīm kopā ar saviem eņģeļiem, lai atbrīvotu mūs šeit lejā no antikrista pasaules varas. Tātad mēs neesam vienīgie, kā jau es teicu. Tas pats ir arī ar musulmaņiem, tikai viņu cerība ir nevis tikai Jēzus, bet arī Mahdī. Arī viņam ir paredzēts nākt no debesīm, lai sakoptu šo cūku kūti mums šeit lejā. Ezotēriķiem tie ir citplanētieši, kas pārcels mūs savos kosmosa kuģos un tam līdzīgas lietas un izraus mūs no šīs visgrūtākās stundas. Pēdējās 10 gadēs lielākajā pasaules daļā tieši amerikāņi bija tie, kam vajadzēja bombardēt diktatūras apspiesto tautu demokrātisko mieru. Vai jūs to saprotat? Arī amerikāņi vienmēr ir lidojuši no debesīm ar veselām armijām, saviem iznīcinātājiem un visu savu kara tehniku. Kad Jēzus gadsimtu pēc gadsimta nenāca gaidītajā veidā, kristiešu maldīgās cerības galu galā pārmetās uz Izrēlu. Pēkšņi, saskaņā ar vēstules romiešiem 11. nodaļu, Izrēlai vajadzēja atkal celties un kļūt par pasaules lielvalsti. Taču gadu desmitiem ilgi misionāru organizācijas, piemēram, Midnight Cry, ir sludinājušas glābšanu katrā jaunā raķetē un katrā jaunā Izraēlas iznīcinātāja lidmašīnā. Līdz pat šai dienai kristieši nav sapratuši, ka, piemēram, Izraēlas valsts, kas tika dibināta 1948. gadā, ir viens vienīgs brīvmurniecības produkts. Par to varētu vēl daudz ko teikt, mēs klāt TV to jau izskaidrojām. Taču masonu vadība ir atklāti uzticīga sātanismam. Jūs to zināt, un tā es varētu turpināt bezgalīgi. Tagad pāriesim pie kreisajiem. Kreisie gaida, kad tiks atjaunota viņu sarkanā sirpja un āmura vara. Viņi liek cerības arī uz saviem jaunajiem politiķiem, kas viņus vadīs.
Un tā kopumā mēs vienmēr redzam vienu un to pašu ainu visā pasaulē. Vairums cilvēku kā bezsamaņā guļ, pilnīgi bezspēcīgi uz zemes, un jūt, ka atrodas aizvien nopietnāku draudu priekšā pilnīgi bezspēcīgi. Viņi gaida, ka tikai palīdzība no ārpuses, un tikai palīdzība no ārpuses, palīdzība no augšas vēl var viņus glābt. Un šī iluzorā, nesvētīgā cerība praksē un visgrūtākajā stundā vienmēr tiek atkal un atkal no jauna sagrauta. Kāpēc? Tāpēc, ka no augšas nenāk nekāda palīdzība, kā tiek gaidīts, bet nāk tikai vēl vairāk bumbu, vēl vairāk raķešu, vēl vairāk draudu, zibens spērienu, vides un laika apstākļu katastrofu, arvien vairāk zemestrīču, kemtrēļu, plandēmiju un tā tālāk. To varētu turpināt uzskaitīt visu dienu. Un tā tas noiet greizi ar visu veidu cilvēkiem, ar visām reliģijām, ar visām ideoloģijām vai politikām. Vienmēr viens un tas pats. Un kas tas ir? Mēs visi kopā esam nepareizi interpretējuši un izskaidrojuši savas mācību grāmatas, savas reliģiskās grāmatas. Mēs, piemēram, kā vienkāršie cilvēki, esam nepareizi sapratuši un interpretējuši politiskās spēles noteikumus. Mēs visi kopā esam pieļāvuši vienu un to pašu kļūdu, kuru mēs neesam īsti sapratuši, kādas saistības un piedalīšanās no mums tiek prasīta. Vai saprotat? Mēs kā vienkārša demokrātiska tauta esam visus savus pienākumus, kas mums kā tautai būtu jāuzņemas, vienkārši nodeliģējuši saviem pārstāvjiem, mūsu partijām. Tā vietā, lai saprastu, ka demokrātija prasa, lai ik viens tās pilsonis uzmanīgi pievērstos tautas problēmām un līdz ar to zinātu savu ceļu. Mēs esam palikuši pasīvi. Tā vietā, lai izciestu dzemdību mokas par katru radušos problēmu, lai dzemdētu reālus risinājumus. Mēs esam izklaidējušies visdažādākajās ballītēs, kā kristieši, līdz pat slavēšanas svētkiem. Nevajag tagad apvainoties par to, ka es tā to saku, bet mēs praktiski neko neesam risinājuši. Saprotat? Citi pat nogāja līdz alus dzeršanai, citi mūs uzpildījuši ar visādām zālēm un farmācijas produktiem. Tā arī ir darījuši cilvēki. Tā vietā, lai uzņemtos atbildību par problēmu risināšanu, pētītu problēmas, ar kurām mēs saskārāmies, mēs pētījām arī visdažādākos TV žurnālus un raidījumus. Vai saprotat? Bet patiesi, demokrātiski izteikties un balsot var tikai tad, ja pats sako līdzi visiem notikumiem šajā pasaulē. Jūs nekad nedrīkstat savu personīgo atbildību nodot kādiem pārstāvjiem vai vadītājiem. Tas ir tas, ko es cenšos pateikt. Jūs arī balsot varat par pareizajiem tautas pārstāvjiem tikai tad, ja jūs tos pazīstat caur un caur. Taču visas šādas zināšanas mums ir pilnīgi pazudušas. Mums, kristiešiem, visvairāk. Un tā mēs esam aizvien vairāk attālinājušies no šīs pasaules patiesajām problēmām. Neesam spējuši pildīt savu, varētu teikt, gaismas un sāls misiju, un esam ļāvuši parādīties visādiem zeļļiem, kas tagad, pēc savas patikas, vēl arī vilto mūsu vēlēšanu rezultātus. Mēs, visdažādākie dievbijīgie cilvēki, tagad es šim sarakstam pievienoju arī ezotēriķus un ideologus, nekad īsti neesam sapratuši, ka mūsu meistari nav nākuši tādēļ, lai mēs viņus varētu slavēt gadsimtiem ilgi. To neviens no viņiem nav gribējis, un iespējams mēs esam situši viens otram pa galvu, lai pierādītu, kurš ir vai bija vispazemīgākais un labākais meistars. Es saku, kurš meistars ir cēlies vai parādījies šeit lejā, katram no viņiem bija viens vienīgs mērķis – padarīt par meistariem arī mūs, vienkāršos ļaudis. Vai saprotat? Neatkarīgi no tā, kāda veida viņš bija. To gribēja Jēzus, to gribēja Muhameds, to gribēja Leoce, to gribēja Buda, nosauciet, ko vēlaties. Pat karatē skolotājs, konfū skolotājs, ik viens vēlas, lai jūs kļūtu par meistariem. Kad atnāk meistars, viņš vēlas, lai jūs kļūtu par meistariem, saprotiet? Bet mēs viņus visus esam degradējuši līdz vienkāršiem pielūgsmes objektiem, pazeminājuši, nevis paaugstinājuši. Mēs, kristieši, nesājam mazus krustiņus, Jēzu, ķēdītis ap kaklu, jūdi nesā savu likumdevēju lentītēs, pie jostas vai kā nelielu lodziņu spieres. Bet neatkarīgi no tā, vai tā ir kristietība, jūdaisms vai citas reliģijas, mēs visur atrodam Jēzu, Budu vai citu reliģiju dibinātāju relikvijas, attēlus un statujas. Ko mēs patiesībā darām?
Mēs pielūdzam viņus kā svētus priekšmetus, svētas atmiņas, pat svētus mūrus, svētus akmeņus, vietas, uz kurām mēs dodamies svētceļojumos, svētie krusti, svētie ūdeņi, viss, ko vien varat iedomāties, visdažādākie laimes talismani un redziet, visi šie reliģiskie kulti sludina vienu un to pašu likteni vai nelaimi. Mēs meklējam palīdzību pie saviem skolotājiem, mēs meklējam palīdzību no augšas, no debesīm, līdz pat palīdzībai no pašu izgrabtiem vai noformētiem elkiem. Jebkurā gadījumā vienmēr meklējam palīdzību no ārpuses, un tikai kā pie paša pēdējā, un tā jau ir tā problēma, visbeidzot mēs sākam meklēt palīdzību paši sevī. Un tas ir tas lūzuma punkts, saprotat? Starp citu mums kristiešiem tas ir sevišķi atsvešinoši, jo Jēzus jau samarietē pie akas bija teicis, Jāņa 4:14. Kas dzers no ūdens, ko es viņam došu, tam nekad neslāps, bet ūdens, ko es viņam došu, kļūs viņā par mūžam neizsīkstošu avotu, kas dos mūžīgo dzīvību. Redziet, Jēzus uzstāja, ka tas, ko viņš mums dod, kļūst par avotu mūsos. No mums pašiem sāk izplūst dzīvais ūdens, un palīdzība nāk no mums pašiem. Viņš to ieliek mūsos. Vai jūs to redzat? Tieši par to mēs runājam visā šajā stāstā, ko es jums šeit dodu. Taču es gribētu lēnām sākt, lai mēs beidzot iemācītos saprast Kristus atgriešanos mūsos. Bet aplūkosim to tagad soli pa solim. Redziet, visi reliģiskie pamatlicēji un ideoloģiskie meistari, sākot ar Jēzu Kristu, vienmēr ir pasludinājuši patieso palīdzību tā, kā tā patiesībā notiek, no Dieva vai no debesīm, bet grib materiāli izpausties pie mums, mūsos un caur mums. Tāds ir kopsavilkums līdz šim. Un tieši šī vēsts mums ir burtiski paslīdējusi garām mūsu uztveres spējai. Un tā kā visi mūsu meistari ir vai nu nogalināti vai arī citādi nomiruši, mēs gaidām viņu atgriešanos vecajā veidā. Visi kopā tā gaidām savus meistarus, bet viņi visi gribēja atgriezties caur mums. Es to šodien nevaru vien pietiekami uzsvērt. Tagad es pierādīšu šo pamatideju, šo pamatlūgumu vai galveno nodomu no Bībeles. Un ikvienam cita veida cilvēkam vajadzētu darīt tā, kā tagad daru es. Tās pašas lietas, ko es šeit saku no Bībeles, atvasiniet no savām mācību grāmatām vai reliģiskajām grāmatām vai savām tradīcijām un doktrīnām. Tikai neturpiniet pieļaut to pašu kļūdu, ko mēs visi esam pieļāvuši jau gadsimtu gaitā. Mūsu kristiešu gaidas, ka Jēzus nāks no debesīm, tā teikt, solo gājienā, eņģeļu mirāžu pavadībā, lai mūsu vietā tiesātu mūs šeit lejā, ir tikpat maldīgs uzskats, kā piemēram musulmaņu gaidas, kuri uzvelk platas bikses, jo viņi domā, ka Muhameds atgriezīsies kā vīrietis, dzemdētājs. Es vēlreiz atkārtoju, ja kāds meistars atgriezīsies, tad viņš taču negribēs vēlreiz piedzimt silītē un arī neplatajās biksēs. Lielākoties tie ir simboli. Šis simbols ar vīrieša dzemdēšanu, tāpat kā jaunavas dzemdēšana, norāda tikai uz pārdabisko, uz dievišķu notikumu mūsos, kas notiek mūsos iekšā. Tāpat kā kādreiz jaunavas piedzimšana, mums ir jākļūst vīrišķiem, nobriedušiem. Tas nozīmē, mums pašiem ir jāizaug līdz meistara veidolam. Bet mūsu meistari galu galā grib atgriezties arī visās sievietēs. Jā, viņi grib nākt pat caur mūsu bērniem, saprotiet, no iekšienes, un tieši to pašu arī Jēzus Kristus ir mācījis cilvēcei. Īsi pirms krustā sišanas viņš sacīja saviem 12 apustuļiem, saviem galvenajiem apustuļiem, Jāņa 1:16. Es būšu pie jums vēl tikai īsu brīdi, un tad jūs mani vairs neredzēsiet. Bet drīz pēc manas aiziešanas jūs mani atkal redzēsiet. Jēzus skaidri iepriekš paredzēja savu nāvi. Starp citu, gadsimtiem agrāk arī psalmi, tāpat kā senie pravieši, precīzi paredzēja, ka Jēzus nāks, kā viņš kalpos
un kā tiks sists krustā, piemēram, 22. psalmā Jesajas 53 un daudzās citās vietās ir rakstīts, kā viņš mirs un kā augšām celsies. Arī par to, kā viņš atgriezīsies debesīs, no kurienes viņš bija nācis, taču, lai šeit to visu aplūkotu, tas būtu pārāk plaši. Bet patiesībā runa ir par to, ka Jēzus atkal un atkal runāja tieši pretējo tam, ko kristietība pēc tam 2000 gadus ilgi no tā iztaisīja. Piemēram, Jēzus skaidri un gaiši teica, lasiet to kopā ar mani, Jāņa 16:7, jums ir liederīgi, ka es aizeju, jo ja es neaiziešu, Svētais gars nenāks pie jums, bet ja es aiziešu, es atsūtīšu viņu pie jums. Viņš saka, ka tas ir liederīgi. No vienas puses Jēzus par sevi teica, es drīz atgriezīšos, piemēram, Atklāsmes 3:11. No otras puses viņš dažādās līdzībās teica par savu ķēnišķīgo valstību. Vispasaules nozīmē, ka viņam būs nepieciešams ilgs laiks, lai šeit lejā pie mums to nodibinātu. Vai kad tā būs nodibināta, un tieši tā arī ir noticis. 50 dienas pēc augšām celšanās, vasaras svētkos, Jēzus atgriezās. Vai jūs to saprotat? Tas ir laiks, kad Jēzus atgriezās. Es drīz nāku. Jāņa 14:18. Es neatstāšu jūs bāreņos, saka Jēzus. Es nāku pie jums. Kad mēs šodien uzdodam jautājumu, vai Dievs mūs ir atstājis, nē, viņš vienmēr ir bijis klāt. Es nāku pie jums, viņš nāca vasaras svētkos, Jāņa 14:23, viņš saka, es un mans tēvs nāksim pie jums un dzīvosim jūsos. Jūsos, jūsos. Tas notika vasaras svētkos, jūsos. Reiz Jēzus teica, tēvs jums sūtīs savu garu. Citā reizē viņš teica, es jums sūtīšu svēto garu. Tikai kā malas piezīme, es un tēvs esam viens un tas pats. Viņš saka citā vietā, tulkojot burtiski, Jēzus ir Dievs, Jēzus ir Jahve vecajā derībā, un viņš ir Jēzus. Un atkal viņš saka, es nāku pie jums, un tā vasaras svētkos tika izlietas svētais gars, redziet? Tas bija Jēzus, arī svētais gars ir Jēzus. Un tāpat kā jūs sastāvat no gara, dvēseles un miesas, tā arī Tēvs, Dēls un svētais gars ir viena persona. Un tu esi viena persona, vai ne? Gars, dvēsele un miesa, Tēvs, Dēls un svētais gars, tas viss ir Jēzus. Tikai viņš, apustuļu darbi 2. Redzi, un visi tur esošie cilvēki, kas bija koncentrējušies uz viņu pēkšņi, viņa ietekmē sāka runāt 10 dažādās valodās. Tas ir atgriezušais Jēzus, apustuļi, tāpat kā Jēzus uz vietas sāka dziedināt slimos, izdzīt ļaunos garus, uzmodināt mirušos, notika zīmes un brīnumi, bezgalīgi spēka darbi, un pēkšņi viņi sāka doties arī pie nicinātajiem muitniekiem, zvejniekiem, zemniekiem, pie visdažādākajiem cilvēkiem. Viņi netika atzīti. Kāpēc? Tāpēc, ka Dievs ir nācis no debesīm savos svētajos, savā svētajā garā, tāpēc, ka Jēzus atkal ir nācis, bet ne tādēļ, lai ieņemtu viņu vietu, piemēram, lai cīnītos pret romiešu pārākumu, kā viņi vienmēr bija domājuši. Tomēr Jēzus, tas ir Dievs, nāca caur šiem vienkāršajiem ļaudīm ar sava svētā gara starpniecību, lai tajos iemiesotos. Tagad viņiem bija jākļūst tādam, kā viņš. Sākumā viņi to ļoti labi saprata. Jāņa 14:12. Patiesi, es jums saku, kas man tic un uz mani paļaujas, tas arī darīs tos darbus, ko es daru, un darīs vēl lielākus, būtiskākus par tiem, jo es aizeju pie tēva. Tieši to Jēzus teica, bet redziet, šī iekšējā dinamika drīz vien atkal sāka noplakt. Sākumā tas bija skaidrs kā diena. Jēzus ir atkal atnācis viņos, bet tad sāka noplakt, jo sākās vajāšanas. Apustuļi pret šo tendenci vērsās ar ugunīgām vēstulēm. Pāvils Galatiešiem 4:19, būdams ļoti norūpējies, rakstīja: Jūsu dēļ, mani mīļie bērniņi, es atkal izciešu visas dzemdību sāpes un mokas, kādas mātei nākas izciest, bērnam piedzimstot, kamēr Kristus būs izveidojies jūsu dzīvēs. Vai redzat, ko apustuļi vēlas pateikt? Kristus mūsos. Galatiešiem 20 viņš to uzsver. Kā skaistāk to nevarētu vairs pateikt? Ne es vairs dzīvoju, bet Kristus dzīvo manī.
Filipiešiem 3.11. Pāvils aizgāja pat tik tālu, ka rakstīja, ja es kaut kādā veidā varu sasniegt ārā augšām celšanos no mirušajiem, jo augšām cēlušais dzīvo viņā, taču, kā jūs saprotat, nevis tā, ka kādam sirdī būtu onkulis Hans, bet dzīvais Dievs dzīvo mūsos un vēlas caur mums pilnībā izlausties. Tādēļ viss apustuļu vēstuļu uzsvars bija uz to, ka izlietajam Dieva garam, ko sauc par Kristu, bija pilnā mērā jāparādās ticīgajos. Efesiešiem 4. Pāvils veltīja veselu nodaļu šai miesai, šim Kristus organismam, ko sauc arī par Kristus miesu, kurai tagad ir jāizaug līdz Kristus pilnīgam augumam, līdz viņa pilnīgam vīra briedumam. Viņš saka, līdz mēs visi sasniegsim Kristus pilnības mēru, pilnīgu vīra briedumu. 12. 13. pants. Un tā, pirmajos gadu desmitos pēc Jēzus Kristus augšām celšanās un svētā gara izliešanās, pirmie kristieši burtiski ļāva tieši šim noslēpumam, dzīvajam Dievam, kas izliec viņos augt un izplesties. Viņi kļuva arvien spēcīgāki, arvien varenāki garīgā ziņā, un pēc nepilniem 70 gadiem šis garīgais spēks un varenība piebrieda tik lielā mērā, ka visa Romas impērija kapitulēja. Jāsaka, ka tai bija jākapitulē. Romas zobeni tika pārkalti par arkliem. Jēzus Kristus gars, kas vienmēr ir bijis miera kungs, vienkārši uzvarēja šo Romas pasaules impēriju, šo pasaules impēriju, kas līdz tam bija sakāvusi un sagrābusi un iesūkusi sevī visas senās ēģiptiešu, seno babiloniešu, persiešu, arī sengrieķu civilizācijas. Tik spēcīgs Dievs bija viņos, vai Kristus atgriešanās viņos, saprotat? Bet tad kaut kas notika, un tas notika ar kūdīšanu un apmelojumiem, galvenokārt no viņu pašu rindām. Nonāca līdz masveida kristiešu vajāšanai. Un negribēdams šeit tuvāk apgaismot cēloņus un iemeslus, es tikai nolikšu pirkstu uz īsti sāpīgas vietas, par ko mēs te runājam. Tagad realitātē sāka ienākt otrā aina, kuru es īpaši pieminēju sākumā. Jo Jēzus ne tikai bija teicis par sevi, ka viņš atgriezīsies ātri, drīz ātri. Viņš arī dažādās līdzībās skaidri norādīja, ka pēc viņa aiziešanas un pirms viņa vispārējās globāli redzamās atgriešanās notiks lieli pasaules satricinājumi. Und vor seiner allgemeinen, weltweit sichtbaren Wiederkunft kommen würden. To viņš aprakstīja ne tikai līdzībā par 10 jaunavām, kuras visas ilgi gaidīja līgavaini, līdz visas bija aizmigušas, kā to var lasīt Mateja 25. Viņš arī savu ilgstošo prombūtni norādīja līdzībā par ķēniņu, kurš bija aizgājis uz tālu zemi. Tās ir tipoloģijas uz tālu zemi, kā teikts līdzībā, lai tur nodibinātu sev valstību, un tad, lai atgrieztos un nodibinātu savu valstību arī izejas punktā. Lūkasa 19.12. lasīsim tālāk. Tad seko slavenā aina ar viņa uzticētajiem talantiem, kur viņš saka saviem padotajiem: tirgojieties ar tiem, esiet aktīvi, kamēr es atgriezīšos. Šie līdzība atrodam arī Marka 13.34. Šajā līdzībā visi bija garīgi pavairojuši savus talantus, izņemot vienu, kurš palika pasīvs. Un tieši šai vietai mēs tagad uzliekam virsū pirkstu. Atgriezies, kungs neparasti bargi tiesāja to pasīvo. Kāpēc tā? Tāpēc, ka Dievs vēlas vairoties mūsos. To vēlas pateikt šī līdzība caur mūsu pašu aktīvu rīcību, caur mūsu stingro apziņu, ka Dievs tagad mājo mūsos visā savā pilnībā un caur mums vēlas visu izveidot no jauna. Viņš grib mūsos vairoties. Mūsos ir jāsavairojas talantiem. Redziet mūsos. Vienkāršā valodā tas nozīmē, ka Dievam mēs esam vajadzīgi. Viņš ir atkarīgs no mums. Cilvēciski varētu teikt arī tā. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš ir saistījis vispārējās atjaunošanas ceļu ar mums iekšēji. Tādēļ nav tā, ka viņš ir pametis mūs.
bet gan mēs esam atstājuši viņu. No tā mums tas ir jāsaskata. Dievs gaida mūs tāpat, kā mēs visu laiku esam gaidījuši viņu, kā ir rakstīts Kolosiešiem 2:10 vai Efesiešiem 1. Un jūs viņā esat pilnveidotie, burtiski tā. Viņš ir katras varas un katra spēka galva, vai Ebrejiem 10:14. Jo ar vienu upuri viņš uz mūžīgiem laikiem ir darījis pilnīgus tos, kas tiek svēt darīti. Ar šīm līdzībām Jēzus runāja ne par ko citu, kā par viņa tapšanas procesu mūsos iekšā, un proti, sākot no viņa nāves brīža, no viņa atgriešanās vasaras svētkos svētajā garā, līdz pat viņa mācekļu kopīgā, organiskā veidola izveidošanās brīdim, varētu teikt, līdz viņa jaunā ķermeņa vai miesas izveidošanās brīdim. Tas ir līdz brīdim, kad viņa ticīgie būs ļāvuši Dieva personībai tik ļoti pieaugt sevī, ka Dieva valstība būs kļuvusi par pasaules mēroga realitāti viņos un caur viņiem. Jēzus skaidri paredzēja, ka šie nobriešanas procesi notiks no debesīm, cilvēka acīm neredzami. Saprotat to? Šajā līdzībā Jēzus devās uz tālu zemi, tas ir viņš, kas uzkāpj debesīs, dara to visu mūsos no debesu realitātes te lejā, neredzami cilvēka acīm. Tāpēc Dieva valstība nenāks tā, ka to varētu redzēt. To Jēzus teica skaidri. Tā viņš atbildēja farizejiem, piemēram, Lūkas 17:20, kad tie viņam jautāja, kad nāks Dieva valstība? Kad? Vai kā? Viņi tā arī jautāja. Tā no 10 jaunavām, kas gaidīja līgavaini, 5 nepamanīja viņa atnākšanu. Saprotat? Tā viņš teica. Un tieši šīs process turpinās jau gadsimtiem ilgi. Tāpēc tik daudzi jautā, vai Dievs mūs ir pametis. Bet lielākā daļa kristiešu līdz šim ir tikai pārvaldījuši reliģiju, dažādas relikvijas, doktrīnas, ticības apliecības un visādus statūtus un noteikumus. Taču neliela daļa kristiešu vienmēr ir sapratusi Kristus atgriešanās patieso nozīmi, un tā ir Kristus mūsos. Kristus grib atgriezties mūsos visos. Arī Kolosiešiem 1:27 ir rakstīts, Dievs gribēja tautām, pievērsiet tagad uzmanību tautām, atklāt kādas ir viņa noslēpumainības, godības, bagātības tautās iekšā. Un tas ir Kristus jūsos, godības gaidīšana. Tātad mums ir misija, uzdevums mācīt tautām, ka Dievs jau mājo tajās iekšā un modināt šo cerību, šo godības gaidīšanu, ka tā viņās tautās izlauzīsies un jau sāk izlausties. Taču Kristus atgriešanās ir process, kas organiski aug no iekšienes, un tam bija vajadzīgi gadsimti, lai tas iegūtu pilnu veidolu un briedumu. Un tas ir tāpēc, ka mums ir jānobriest kā vienam veselam organismam Dievā. Dievs mūsos, darbojoties caur saviem dievišķajiem tikumiem, caur Dieva gribu mūsos, caur viņa labprātību mūsos, tas nozīmē caur viņa pilnību mūsos. Tāpēc jau Nāceretē Jēzus Mateja 48 sacīja, tāpēc jums ir jābūt pilnīgiem, kā jūsu debesu tēvs ir pilnīgs. Tas ir līmenis, ko viņš ir noteicis Dievs miesā. Perfekts mūsos. Jēzus, skolotājs, gribēja no mums iztaisīt ne tikai cilvēkus, kas uzvedas likumīgi, bet Jēzus vēlējās, lai mēs paši kļūtu par likumu, lai mēs paši kļūtu par likumu, lai mēs būtu Dieva pilnība mūsos, nevis tikai ticētu tai. Saprotat? Pilnīgi kā Tēvs debesīs ir pilnīgs. Bet tā kā visi šie nobriešanas procesi vispirms notiek un ir notikuši garā, sirdī, slepenībā, tad lielākā daļa kristiešu, diemžēl, ir palaiduši garām šo savienojumu. Pirmie apustuļi, vēl pirms savas aiziešanas, ir stingri brīdinājuši, ka nāks viltus skolotāji, viltus pravieši, kā vilki aitu ādās, lai iznīcinātu ganāmpulku, kā mēs lasām apustuļu darbos 20:29. Jūs redzat? Un tieši tas arī notika. Viņi apzināti ieviesa pasaulē viltus mācības. Kādas, piemēram, bija šīs viltus mācības? Piemēram, viņi mums iekala galvās, ka Jēzum bija jāatgriežas no debesīm,
kā atsevišķai personai, un viņi pie tam apgāza Jēzus vārdus ar kājām gaisā, jo Jēzus skaidri uzsvēra, kāds viņš būs savas atgriešanās reizē. Oriģināla tekstā vienmēr tiek burtiski teikts, kāds viņš būs savas parādīšanās reizē vai savā klātbūtnē. Būs, nevis nāks. Viņš būs, proti, kā gaisma, kas atspīd no visām pusēm vienlaicīgi, kā zibens, lasām Lūka 17:24, kā zibens iespīdes no viena debes gala līdz otram, tā arī cilvēka dēls būs savā dienā. Pasvītrojiet to sev, būs. Šis ir ļoti svarīgs vārds. Tāds ir viņa stāvoklis, tāds viņš ir. Tas ir, kad viņš būs sasniedzis briedumu mūsos, viņš parādīsies, iespīdēsies no visām četrām pusēm vienlaicīgi, kā zibens no austrumiem uz rietumiem, visu izgaismojot, caur mums visiem kopā, caur jums. Tā ir mūsu problēma, kādēļ mēs saucam, vai Dievs mūs ir pametis. Nē, viņš nav mūs pametis, viņš dzīvo mūsos iekšā un gaida, kad viņš varēs nākt ārā, taču viltus skolotāji ir iztaisījuši šo viņa dzīvošanu par krāšņu solo atgriešanās notikumu. Ar šīs viltus mācības palīdzību viņi mūs ir apcirpuši vienādus, ka mēs nekad nekur nedrīkstam pieņemt Jēzu daudzskaitlī, jo Jēzus ir teicis jā. Mateja 24:23, te taču ir sacīts, viņi saka, ja tad jums kāds teiks, lūk, šeit ir Kristus vai tur, neticiet tam. Ja jums saka, redzi, viņš ir tuksnesī, tad neiet ārā. Lūk, viņš ir kambarī, tad neticiet tam, jo kā zibens nāk no austrumiem un spīd līdz pat rietumiem, tā būs cilvēka dēla atnākšana, jeb burtiskā nozīmē klātbūtne. Redziet, Jēzus sacīja pilnīgi pretējo tam, ko vēlāk gadsimtiem ilgi mums ir bāzuši prātā šie sagrozītāji. Viņš taču ir uzsvēris, ka viņš nekādā gadījumā vairs nenāks kā persona. Kā viņš saka šajā tekstā, tā kā piemēram pāvests. Vai jūs saprotat? Neskatoties uz to, kristietība ir skrējusi pakaļ katram atsevišķajam pāvestam, kā Kristus pārstāvim. Viņi ir klieguši, Kristus ir tabernākulā. Vai saprotat? Un jau visa pasaule rītās mazās apaļās, oblates tur ārā, tūkstneša baznīcās, kur neplūst nekāds gars. Saprotiet? Bet 2. Tesaloniķiešiem 1. nodaļā mūsu nācija apustulis Pāvils skaidri un gaiši māca, ka Kristus atkal nāks, lai tiktu apbrīnots un pagodināts savos svētajos viņu iekšienē. Tātad viņš tiks pagodināts ne tikai caur mums vien, bet gan cilvēkiem ir jāpagodina Dievs tādēļ, ka viņi redz Dievu mūsos, atkal atnākušo Dievu mūsos. Pirms tam Jēzus mūs mācīja lūgt, lai nāk tava ķēnišķīgā valdīšana, tava valstība, lai nāk tava valstība, kā debesīs tā arī virs zemes. Uz zemes, saprotat? Redziet, nevis Dievs mūs ir atstājis, bet gan mēs viņu esam pametuši. To tas nozīmē. Kamēr Jēzus un visas debesis ir tikai gaidījušas, kad viņi no augšas nolaidīsies uz zemi, un šeit, lejā atjaunos visu, mūsos un caur mums, tikmēr visa kristietība jau 2000 gadus laužas uz debesīm. Vai redzat pretrunu? Debesis gribiet uz leju, bet mēs gribam iet uz augšu. Jā, vajāšanas un dažādi viltus skolotāji ir burtiski sagrozījuši kristiešu prātus. Tā tas bija. Tā atteicās no cerības uz sevi pašiem un paļāvās uz debesu tēvu. Tā vietā, lai grūtos brīžos sagaidītu vēl vairāk spēka un Dieva garu caur sevi, kristietība ir metusies uz sejas. Mēs, kristieši, esam kā mazi bērni raudājuši pēc sava tēva debesīs un ilgojušies pēc glābjošas uzraušanas debesīs. Tieši tā. Pāvils runāja par mūsu uzraušanu, bet uz kurieni? Lasiet rakstos, oriģināla tekstā tas ir skaidri pateikts, bet mēs to skaidri redzam arī vācu un latviešu valodā. Aizraut uz gaisa valstību, tur ir rakstīts. Burtiski ir teikts, tur mēs valdīsim kopā ar Kristu. Kur tad ir tā gaisa valstība? Pēc tam, kad mēs esam bijuši nenobrieduši, bezpalīdzīgi un nevarīgi garā, bet pirms tam Pāvils visās savās vēstulēs ir apliecinājis, ka mēs jau esam pārcelti kopā ar Kristu uz debesu vietām. Izlasi to Efesiešiem 2, 6, 8. Lasīsim kopā.
Dievs mūs ir līdzi uzmodinājis un ļāvis mums līdzi sēdēt debesu pasaulē Kristu Jēzu. Kādēļ? Lai viņš nākamajos laikos parādītu savas žēlastības pārpārēm bagāto bagātību laipnībā pret mums Kristu Jēzu. Jo žēlastībā jūs esat pestīti. Tur nav teikts no žēlastības, ar citiem vārdiem sakot, lai žēlastība mūsos savairotos līdz caur mums kļūtu redzama visa Dieva bagātība. Tas ir tas, kas šeit ir rakstīts, un mēs nenāksim lejā no gaisa, jeb debesu valstības, bet mēs atgriezīsimies lejā no debesīm kopā ar viņu mūsos. Tas viss debesis mūsos jau ir noticis, bet tagad tas nāk, tas izlaužas cauri gaisa valstībai, tas ir tas, ko mēs šeit esam izlasījuši. Jā, mēs jau gadsimtiem ilgi esam garā savienoti ar Dievu debesīs, un mums tas ir jāsaprot. Tāpat kā Jēzus ir lūdzis savā augstpriesteriskajā lūgšanā Jāņa 17, kā Tēvs bija viņā, viņš saka, tā lai Tēvs būtu arī mūsos. Tieši par to ir runa. Taču es atkārtoju ne jau tādā veidā, kā, piemēram, tev sirdī ir tavs vecais tēvs, tēvocis Hans, piemēram. Mums visiem vajadzētu Dievu nest savā sirdī kā reālu, dzīvu personu. Citiem vārdiem sakot, Dievs vēlas šeit lejā, pilnībā izpausties mūsos, lai caur mums šeit pilnīgi pabeigtu savu darbu, visas radības atjaunošanu. Dievs mūs gaida. Tas ir teikts arī Romiešiem 8. Noteikti izlasi šo nodaļu vēlreiz. Tur burtiski ir teikts. Visa radība negaida solo Jēzu no debesīm, tā gaida atklāsmi, Dieva dēlu atklāšanos, lai viņi atjaunotu visu radību. Un tagad kļūst pavisam nopietni. Lūdzu, piesprādzējieties, īpaši jūs kristieši. Jā, pat visu pēdējo tiesu Dievs veiks caur mums cilvēkiem, kas esam uzticīgi taisnīgumam. Tāpēc Jēzus no vienas puses varēja teikt, es nevienu netiesāju, Jāņa 8.15. Tas ir viņš kā indivīds, nevienu netiesā. Un no otras puses viņš apliecināja Jāņa 5.22. Arī Tēvs nevienu netiesā. Un tagad tas nāk. Bet viņš visu tiesu ir uzticējis dēlam. Te varētu jautāt, piemēram, kā Grietiņa, jā, kas tagad ir pareizi? Ja tagad netiesā ne Tēvs, ne Jēzus kā indivīds, tad kas ir šis dēls, kuram tiek uzticēta visa tiesa? Neviena rakstu vieta, es saku, droši vien nav paskrējusi garām kristiešu apziņai vairāk, kā tieši šī. Taču Jēzus Kristus apustuļi jau Jēzus augšām celšanās brīdī skaidri sludināja, kas ir šis dēls, kuram uzticēta visa tiesa. Tas nav Jēzus no Nāceretes kā indivīds, bet gan augšām celtais Kristus, savienībā ar savu jauno miesu, par kuru mēs šeit visu laiku esam runājuši. To visu vārdu pa vārdam jūs varat izlasīt apustuļu darbos 13.30 līdz 33. Paskatieties, kas šeit ir teikts. Bet Dievs uzmodināja Jēzu no mirušajiem. Tas ir augšām celšanās sprediķis. Jūs saprotat, bet Dievs uzmodināja Jēzu no mirušajiem, kā tas ir rakstīts arī 2. psalmā. Tu esi mans dēls. Šodien es tevi esmu dzemdinājis. Vai labi izlasījāt un sapratāt? Šodien tas ir Jēzus Kristus augšām celšanās dienā, nevis Marijas miesās. Dievs šeit ir dzemdinājis šo dēlu, par kuru arī 2. psalmā tālāk ir sacīts, ka viņam tiks nodota visa tiesa pār pasauli. Izlasīsim vēl dažus fragmentus no šī 2. psalma. Kāpēc? Tāpēc, lai mēs varētu atrast ceļu atpakaļ pie Dieva un sava pirma aicinājuma, jo ne jau Dievs ir atstājis mūs, bet gan mēs viņu. To es varu vēlreiz tikai un vēlreiz uzsvērt. Ja mēs šeit neatgriezīsimies pie mūsu aicinājuma, tad mēs turpināsim meklēt Dievu un neatradīsim viņu. Paskatieties, ko par šo dēlu saka 2. psalms. Kāpēc tautas trako un saceļas? Kāpēc tā skaļ plānus, kas nekur neved? Šie pasaules varanie saceļas. Viņi ir sazvērējušies pret Dievu un valdnieku, ko viņš ir izvēlējies un iecēlis. Nāciet, atbrīvosimies, viņi saka. Mēs satricināsim jūsu valdīšanu. Pievērsiet uzmanību daudzskaitlim, nevis viņa,
bet jūsu valdīšanu. Runa ir par tevi, par Dievu tevī. Bet Dievs debesīs par to var tikai pasmieties. Viņam priekš tiem ir atlicis tikai izsmieklis. Tagad es pārskriešu uz 7. pantu, kuri teikts: Es daru zināmu tā kunga lēmumu, to tagad saka pravietis. Viņš man ir sacījis, respektīvi Kristus runā caur viņu, caur pravieti. Viņš man ir sacījis: Tu esi mans dēls, šodien es tevi esmu dzemdinājis, tādēļ lūdz tikai par sevi, un es tev došu tautas tavā īpašumā, jā, visa zeme piederēs tev. Un tad saku apsolījumi par Dieva varu pār šo dēlu. Tas ir pār Kristus organismu, Kristus augšām cēlušā, atkal atnākušā, mūsos atkal atnākušā tā, ka viņš dēls ir spējīgs ar viņā, mūsos dzīvojošo Dieva spēku sakārtot visu pasauli. Taču atkal ir nākuši viltus skolotāji, kas mūs ir mācījuši. Ko? Jums nebūs tiesāt. Ak, jau 1000 reižu es esmu dzirdējis šo teikumu: tev nebūs tiesāt, bet Jēzus šeit ir teicis pilnīgi pretējo, ja uzmanīgi lasāt šo kontekstā, tādēļ arī Pāvils, pagānu tautas apustulis, mūs mācīja. Lasīsim to kopā no 1. Korintiešiem 6:1-3. Vai kāds no jums, kristiešiem, kam ir strīds ar kādu citu, iet tiesā pie netaisnajiem, nevis pie svētajiem? Vai arī jūs nezināt, ka svētie tiesās pasauli? Redziet, tas šeit ir rakstīts jau 2000 gadus. Vai jūs nezināt, ka svētie tiesās pasauli? Un ja caur jums pasaule tiek tiesāta, tad šeit kļūst skaidrs, kas ir svētie. Ka tas nav pāvests vai kāds cits, saprotat? Tā ir tauta, tie esat jūs, jo caur jums tiek tiesāta pasaule. Vai tad jūs neesat cienīgi tiesāt vismazākās lietas? Vai jūs nezināt, un tagad tas iet vēl stāvus augstāk, vai jūs nezināt, ka mēs tiesāsim eņģeļus, tātad cik daudz vairāk par ikdienišķām lietām? Starp citu, tas pats jau ir rakstīts Bībeles pirmās un Bībeles pēdējās atklāsmes beigās. 1. Mūzes 1:26. Dievs taču saka vispārīgi par taisno cilvēku, un tiem vajag valdīt. Un ja paskatāmies uz sarunu, kas Dievam bija ar Kainu, viņš saka: ja tu darīsi pareizi, tu būsi pacelāts, tevī viss celsies uz augšu. Bet ja nē, tad valdi pār grēku. Tā burtiski ir oriģināla tekstā. Tas nozīmē valdi pār velnu. Atklāsmes 25. Dievs saka, un viņi valdīs. Jūs redzat? Viņiem ir jāvalda. Pirmā atklāsme, un viņi valdīs. Pēdējā atklāsme rakstos, atklāsmes 18:20, ir precīzāk parādīts, kādā veidā šis tiesas spēks tiks īstenots pret visiem pasaules slepkavnieciskajiem valdniekiem. Tagad pievērsiet uzmanību īpaši. Tagad mēs lēnām nonākam pie paša galvenā, jeb ievārījuma. Priecājieties par tiem debesis, un jūs, izvēlētie, un jūs sūtītie, un jūs pravieši, jo Dievs ir izpildījis pār tiem jūsu tiesas spriedumu. Konteksts runā tieši par mūsu laiku, par šo Bābeles apjukumu, kad Bābele krīt, par šo apjukuma laikmetu. Un tajā nav teikts, kā tas nepareizi tiek tulkots mūsu Bībelē, Dievs ir izpildījis tiesu jūsu vietā. Tas nāk no šīs maldīgās mācības, ka Dievam viss ir jādara mūsu vietā. Nē, tur ir teikts, Dievs ir izpildījis jūsu tiesas spriedumu pār viņiem. Citiem vārdiem sakot, Dievs izpilda to, kas iet, notiekās caur mums. Viņš to ir darījis vienmēr pat vecajā derībā. Katru Izraēla uzvaru jūs redzat, kā Dievs darīja savas lielās lietas caur Izraēla vidū. Ne citādi, kā tas notiek šodien. Jau no pirmās Bībeles lapas puses Dievs ir pilnīgi skaidri pateicis, ka viņš ir nolicis cilvēkam norēķināties ar veco čūsku, kas ir velns un sātans. Ienaids starp sievišķo dzimumu, cilvēku kopumu un velnu. Viņš, cilvēks, tev sašķaidīs galvu, ir teikts 1. Mūzes 3:15. Taču es saku, stoiciskie un epikūriešu viltus skolotāji ir ne tikai izkropļojuši šo mūsu dievišķo sūtību, bet viņi ir arī manipulējuši ar 2. Pētera vēstules interpretāciju tādā veidā, ka tagad jau 2000 gadus mēs esam pasludinājuši, ka šī pasaule ir bezcerīgi lemta antikristam un ka tā ir jāsadedzina ugunī. Jā, es saku, ka pasīvā bezrūpībā mēs esam pieļāvuši, ka šī velna paverdzinātā pasaule galu galā tiks sadedzināta ugunī, un tās kopumā ir tā laika stoiķu un epikūriešu attieksmes sekas. Viņi mācīja,
ka pasaulē ir jāsadeg. Tas nāk no tā kakta. Taču Bībeles oriģinālajos tekstos nekas tāds patiesībā nav rakstīts. Pat ja jūs savā Bībelē to lasāt tā, oriģinālajā Bībeles tekstā tas ir rakstīts savādāk. Tur ir rakstīts tieši pretējais. Es savā jaunajā interlineārajā pilnanalīzē IFO esmu to visu skaidri izskaidrojis. Tur katrs vārds tev ir pierādīts arī ar visu kontekstu. Lūdzu, pastudējiet manu jauno Bībeles tulkojumu no grieķu valodas un arī manu starptautisko otrās atnākšanas koncilu Kristus otrā atnākšana caur mums, ko es noturēju jau 2009. gadā, bet tagad es jums došu šī jaunā tulkojuma paraugu no Jūdas 14 un 15. Tajā ir aprakstīta visa mūsu kalpošana, kādu mēs darīsim, kad Jēzus, kas ir Dievs caur mums, būs sasniedzis mūsos savu pilno briedumu un ievilks šo pasauli savā tiesā, jo tas ir pats Dievs, kas mūsos īsteno šo tiesu. Saprotiet? Un mēs necīnāmies ar cilvēku ieročiem, bet tikai ar radošo vārdu, ar radošo spēku no Dieva gara, un tagad pie šī jaunā tulkojuma no Jūdas 14 līdz 16. Bet to pravietoja arī 7. pēc Ādama, Enohs, kad viņš attēloja, lūk, tas kungs ir nācis sev savās svētajās mirjādēs, lai līdz pamatiem nošķirtu visu un visus, un lai pierādot ar izmeklēšanu, atspēkotu katru dvēseli. Viņš aplūkos visus viņu bezdievīgās neticības darinājumus, ar kuriem viņi ļaunprātīgi ir noziegušies pret Dievu. Viņš tos uzlūkos, arī visus nepielūdzami skarbos izteikumus, ko grēcīgie pārkāpēji, bezdievīgie netaisnības darītāji savā pārākumā ir pļāpājuši pret viņu. Viņš dos tiem savu slēdzienu. Tie ir pretīgie, nemiera cēlāji, likteņu apsūdzētāji tie, kurus viņu pašu uzliesmojošie iekāres instinkti spiež skriet. Turklāt viņu mutes lallina pārspīlēti uzpūtīgas, empātiski cildinošas, sociāli maskētas lietas viņu pašu labuma dēļ. Redziet, Dievs nav mūs pametis, bet gan mēs viņu. Tagad ir pienācis laiks mums atgriezties pie viņa un beidzot ļaut Dievam darboties caur mums. Vai jūs to redzat? OCG, organiskā Kristus paudze, mēs esam ļāvuši tam notikt jau gadu desmitiem. Mēs esam izauguši par vienu organismu, kas jau veic šo mums Dieva uzticēto tiesu caur sevi. Jo ir rakstīts, ka pēc savas atgriešanās Jēzus caur mums sitīs vardarbīgos ar savas mutes zizli un ar savu lūpu elpu. Viņš uzvarēs bezdievjus, tā ir rakstīts. Bet skatieties, viņa elpa esam mēs, tas esi tu, tie esam mēs, mūsu apgaismošanas darbā, un tā KLATV, ACK un arī OCG kalpošanas tika izveidotas jau iepriekš atmaskojot luciferistu pašu pasludinātos pasaules valdniekus līdz pašai saknei, līdz apakšai, kā tur ir rakstīts, jā, tieši tā. Un mēs to darām ne tikai kopš tā brīža, kad to izlasījām, jo tikai pateicoties aktīvam Dieva darbam caur mums, mēs vispirms esam iemācījušies saprast, un tad atklāt visas šīs būtiskās sakarības oriģināla tekstos. Saprotat? Un kā pamodinātie cīnītāji par taisnīgumu, mēs ļaujam Dievam atkal darboties caur mums. Tieši par to te ir runa. Dievs vēlas parādīties arī jūsos. Viņš vēlas parādīties jūsos visā savā pilnībā, savās pilnībās, un arvien vairāk atjaunojošā garīgajā spēkā, lai jūsos un caur jums atjaunotu šo sagandēto pasauli. Visur šis atjaunošanas process rūkst cilvēcē, kopš mēs to sludinām un arī dzīvojam un esam. Jo šī Dieva darbošanās caur mums nemaz nav palikusi nepamanīta šajā pasaulē. Mēs esam starptautiski vajāti jau vairākus gadu desmitus. Tas ir tāpat kā senās Romas laikā. Tas atkārtojas, saprotat? Rezultātā ir notikuši simtiem smagu uzbrukumu no lielāko masu mēdīju puses, bet mēs esam tikai cēlušies augšup un augšup. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs zinām, ka tā ir mūsu programma. Mēs negaidām, ka Jēzus no debesīm kaut ko darīs mūsu labā, bet mēs sagaidām, ka jo lielāks vājums ir mūsos, jo vairāk Dieva spēks izlauzīsies caur mums.
Tā ir tā senā līnija, ko māca visa Bībele. Taču Dievs par visiem šiem uzbrukumiem mums tikai pasmējas. Tieši tā kā rakstīts 2. psalma 2. pantā. Un šodien pat lielākās preses aģentūras, Pasaules ekonomikas fórums VEF un spēcīgākie masu mēdīs līdzekļi trīc un dreb visu brīvo apgaismotāju priekšā, kas ir pamodušies. Tie trīc viņu priekšā un dodas uz savu krišanu. Kāpēc? Tāpēc, ka tie ir zaudējuši uzticamību tautas acīs, pateicoties šai atklāšanai līdz pašiem pamatiem. Un caur Dievu visos šajos cilvēkos, jo Dievs caur mums, caur Kristu, caur mums ir atklājis šos pārkāpumus līdz pašiem pamatiem un vēl atklās tos līdz pašam galam. Tāda ir programma. Šobrīd viņš atklāja ložu, masonu brāļu aprindas no augstās klases sātaniskās masonijas un velk tos gaismā. Tas ir tas, kur mēs šobrīd atrodamies. Kungs neapstāsies, līdz pasaulē pienāks lielais pagrieziena punkts. Mums tam ir jātic, un tas ir jāsaprot. Tāpēc mums ir jāļauj tam mūsos ienākt šajās dienās. Redziet, Romas impērija, kas kopš renesanses laikiem ir augšām cēlusies no šķietamās nāves, kā tas bija, tieši tagad atklājas Dieva gaismā, kopā ar viltus Izrēlu šeit lejā. Uz šo pasauli nāks milzīgas tiesas, ticiet tam. Bet mēs, es saku visi svētie un taisnie, apvienoti, kas dzīvojam un esam uz šīs zemes, mēs esam aicināti ļaut Dievam pacelties mūsos pilnīgā godībā, līdz visa pasaule varēs apdomāties un atgriezties. Tas ir mūsu uzdevums, mūsu darbs. Visa radība mūs gaida. Saskaņā ar dievišķo pestīšanas plānu visiem šīs zemes taisnējiem ir apsolīta virskundzība, vismaz 1000 gadus, kuros viņi atjaunos visu šo radību. Rezumējot, es varu tikai teikt, ka tādēļ mums ir nepieciešama pašatbildība. Šos procesus var pabeigt tikai tad, ja mēs atgriežamies pie savas atbildības, sava aicinājuma un sava debesu stāvokļa. Kā OCG, mēs esam papriekšu gājuši šo ceļu jau gadu desmitiem. Šodien es sirsnīgi vēlos aicināt jūs visus pievienoties mums šajā ceļā. Es nedomāju, ka jums visiem ir jāpievienojas mūsu organizācijai, bet lūdzu, ejiet šo ceļu kopā ar mums, un mēs vēlamies darboties kopā ar jums. Bet es vēlos jums piedāvāt pirmo iespējams tiešo iespēju pievienoties darbībai, jo katru rītu no rīta starp 7 un 7:15 pēc latviešu laika, tātad šajās stundas ceturksnī, tūkstošiem no mums vienlaicīgi visā pasaulē izrunā radošus vārdus, ko mēs saucam par mantrām. Neaizvainojieties par šo vārdu. Tas ir tikai tāpēc, ka šajos laikos mēs kopīgi lūdzam vienas un tās pašas īsas radošas lūgšanas. Ļaujiet man jums minēt dažus šādas radošas lūgšanas piemēru. Visa patiesība visos apvienojas tagad. Visa krāpnieku krāpšana krīt. Pirmās 5 minūtes dienā mēs visi kopā lūdzam vienu un to pašu, katrs savā vietā. Tas ir radošais vārds, Dieva zobens. Vai arī kāda cita mantra, ko mēs varētu lūgt citā dienā. Varas ļaunprātīga izmantošana gaismā iznāk tagad. Atklājas visi krāpnieki. Redziet, tā ir radoša komanda, pavēle, un tā, kā mēs dodam pavēli, tad atgriežamies pie darba un veicam atklāšanas darbu. Tāpēc tieši tas arī notiek. Vai tas būtu VEF vai ANO vai NASA, izvēlieties, ko gribat, tās tagad nāk gaismā. Spēks rodas no vājuma, tā ir vēl viena mantra, pārrāvums rodas caur mums. Vai vēl viena, kur mēs visi kopā lūdzamies. Atnāciet debesis un nogāziet velnu, tā pavēl Dievs caur mums. Aizvelciet viņu un iekaliet ķēdēs, kā to nosaka Dieva vārds. Redziet, galu galā runa ir par to. Mūsu uzdevums ir izveidot ķēdi, lai sasaistītu vēlnišķīgos spēkus visā pasaulē, Kristum nākot caur mums. Kā zibens no austrumiem līdz rietumiem, mēs visi vienlaicīgi sakām vienu un to pašu lūgšanu, vienas un tās pašas pavēles kopā. Velns nonāk ķēdēs, viņš ir jāizvelk uz 1000 gadiem, uz cietumu aiz atslēgas, lai viņš vairs nevarētu kārdināt tautas. Zem raidījuma teksta jūs atradīsiet attiecīgo radošo vārdu katrai mēneša dienai, ko mēs visi pasludinam vienlaicīgi no 7 līdz 7:05 no rīta. Un es vienkārši saku, piedzīvojiet šo spēku, kā tas sinerģiski veidojas šajās pirmajās 5 minūtēs. Tas ir vienkārši milzīgs. Ja tad jūs tas vilks tālāk, mēs ar prieku sniegsim jums kodu, lai lejup ielādētu visu mūsu spēka lūgšanu brošūru. Kā man patīk to saukt.
Tajā jūs atradīsiet arī 3 dimensiju, kā es to saucu, apustuliskos tekstus, lūgšanas un dziedināšanas pasludinājumus, kurus mēs kopā materializējam 2. un 3. 5 minūtē. Un varu es jums apsolīt, ka jūs tajā atklāsiet pasaules jaunumu. Visa jaunā pasaule sākas mājās. To es gribētu jums darīt zināmu vēlreiz. Mēs nemācām jums vai citiem neko tādu, ko paši neīstenojam. Pie mums viss sākas ar mums personīgi, vissīkākajām lietām, tas ir galvenais. Visai jaunajai pārorientācijai ir jāsākas mūsu pašu sirdīs, un tad ir jānonāk līdz kopīgajai dimensijai, ko Pāvils sauc par pilnu dievišķo lielumu jeb augumu. Turklāt visu, ko mēs darām bez sautīgām vai personīgām interesēm. Tas nozīmē, ka visu, ko mēs darām bez atlīdzības. Mēs to darām brīvprātīgi, jo arī jaunā pasaule ir bez naudas. Paldies par jūsu uzmanību un sirsnīgi sveicieni jums visiem no Šveices. Jūtaties apskauti. Es ar nepacietību gaidu mūsu kopīgo augšupkāpšanu, jo mēs visi kopā esam šī jaunā pasaule. Es esmu Ivo Saseks, kurš jau 47 gadus stāvu Dieva priekšā.